Ieregulējis 250 litrus minūtē un nepieciešamos bārus. Un man tomēr vēlreiz radās sērija par hidrolīnijām ekskavatoriem. Plūsmas. Ar ko viņas regulēt? Tātad sakabes līnija neko tur neregulējās, rotācijas līnijai it kā nē, bet ieiesim kabīnai, liellitrāžas līnijai tur ir jautrāk. Ejam. Rotācijas līnija, kā runājām, kreisais joysticks. Ja ir tā kā iepriekšējiem ekskavatoram balts melnas pogas, tad pa kreisi pa labi nekas tur īsti neregulējās. Bet, ja tev ir proporcionālā tipa hidrolika, tad tu vari šeit, jo vairāk spiedi, jo ātrāk tas rotators griezīsies. Bet jautrais stāsts ir par liellitrāžas hidrolīniju. Un šīm pogām nav nozīmes. Viņas ir proporcionālās vai balts melnas pogas. Abās versijās caur monitoru tu vari ieprogrammēt dažādiem aprīkojumiem nepieciešamās plūsmas. Proti, te iepriekšējais saimnieks ir Greiferu licis, ieregulējis 250 litrus minūtē un nepieciešamos bārus. Ātrums un spēks. Tātad ieliekam parametrus, nosaucam vārdā un ieprogrammējam iekšā. Doma kāda? Mainās operatori, mainās aprīkojumi. Katram aprīkojumam ir sava litrāža vajadzīga. Nav vajadzīgs piezīmes blociņš vairs, kur pieraksti maksimālos litrus un tā tālāk. Ieprogrammē vienreiz monitorā, iesēdies ekskavatorā, pasaka ekskavatoram, kad tu strādāsi šodien ar šo aprīkojumu. Viņš pats nomainīs plūsmas un spiedienus un būs agregātam pareizi spiedieni. Tā kā veiksim darbos.